tikšanās. Un vēl šīs tradīcijas aizsācīja domāt, ka šis vakars ir piederības apziņa, kā bija mūsu vidusskolas skolāji. Mēs aptaujājām nākamgad vidusskolas absolventu, un daļai tad bija liels jautājums, kas tad ir žetona vakara? Tā ir diena, kad saņemam žetonu, iestudējam uzvedumu un parādam to, un vēl tas ir pēdējais brīvais brīdis lielajiem eksāmeniem. Citi aptaujātie mums atbildēja, ka žetona vakars ir vissvarīgākā balva, kurā varēja uzpulcēties, un viens no svarīgākajiem pasākumiem, kurā pulcējās visi jausumnieki. Un vēl šajā vakarā ar interesi klausījāmies iepriekšējā gadu absolventu stāstījumus par izvēlētām augstskolām un studijām. Bet pagājušā gada absolventi teica, ka galvenais ir gredzens saņemšana un vēl tikšanās ar savu klasi. Ko domājam mēs, to jūs šodien redzēsiet, bet nākošie 12 domā tādas. Tas ir prieks, ka drīz tiks pabeigta skola, un prieks, ka tiek gatavots priekšnesums, kurš jau pateikt paldies skolai. Viss, ko es redzu, dzirdu un jūtu, neaiziet zudumā, itin nekad. No kaut kā mācos, gudrību smeļos, no cita jauna pieredze nāsīs. Kaut kas tīkams, cits netīkams šķiet, tāpēc jau nav uzreiz pasaules gals, ja to, kas nepatīk, uztver kā skolu, kas jāiziet, gudrāks, lai taptuvies pats. Dzīves skola man jāiziet pašai, lai saprastu, nav nekā laba vai slikta. Ir tikai mācības izaugsmē manai, vai tas man patīk, vai arī nē. Mācos no visa, ko redzu un jūtu. Cilvēkiem dzīvi, satikam lēmu. Saprotu to, cik mazliet es vēl zinu šai skolā, arī ko par dzīvi man saprotu. Paldies skolātājiem par dāvāto iespēju pēc mazāk vai lielāk laika posma turpināt mācības. Paldies par sapratni un iejūtību. Paldies, ka spējāt saprast mūsu, jo nevienmēr varējām apvienot mācības ar mūsu ikdienas dzīvi. Jūs nācāt mums pretī, kad bērni slimoja, darbu un treniņu nevarējām apvienot ar mācībām. Mēs ļoti ceram uz jūsu izturību vēl šos pēdējos mēnešus. Kā saldu mierinājumu dāvinam jums kūpu un šo skaisto puķi. Lielu paldies vēlamies teikt mūsu klases audzinātājai par izturību un sapratni. Mīļu paldies vēlamies teikt mūsu mammām un tētiem par atbalstu, kā arī paldies vēlamies teikt mūsu otrajām pusītēm un visai ģimenei par sapratni un izturību. Kuri atceras 1. februāra sestdienu ir žetonu vakars, un, protams, pat 12. klase. Jūs esat tāda, es to atkārtošu jūsu vārdus, īpaša klase, kura 3 gadus atpakaļ, kad mēs aicinājām vidējo izglītību apgūt neklātienē, atsaucāties uz šo aicinājumu. Un mēs pat tajā brīdī aicinot, necerējām, ka atsaucība būs tik liela. Un parastā pat ministrijas līmenī pastāv uzskats, ka no visiem tiem, kas piesakās, jau paliks tikai maza daļa. Bet jūs patiesībā esat to, šo uzskatu pauzuši, jo jūs esat viena kārtīga klase. Īpaši ar to, ka jau iestājoties vidusskolā, tas nav tāds lēmums, kā tūlīt pēc 9. klases, kad daudziem varbūt noteicošais ir vecāku
aicinājums un ierosme. Jūs jau esat pieauguši cilvēki. Brīdis pavadītie kādi būs jums iedevuši ne tikai to, kāpēc neilgi brīži kārtotie eksāmeni mums ļaus saņemt atestātu par vidēju izglītību, bet arī patīkams brīžus kopā savā starpā. Un žetonu vakars ir tā reize, uz kuru gan tās ir dienas klases, gan jūsu neklātienes klases, uz kuru gatavojas un kuru gatavošanās laikā klases saliedējas, un pēc tam, kad pienāk beigšanas brīdis, jo pavasars pienāk ļoti ātri, tad ir žēl, ka viss ir pagājis. Bet kā tas dzīvē ir kārtots? Un, protams, žetons. Žetons ir tā zīme, kas apliecinās piederību skolai, bet žetons arī tagad būs tā zīme, kura ikdienā atgādinās nav tālu līdz eksāmeniem. Tātad, žetoni saņem. Iveta Kārpiņa. Sveicēji, tad lūdzu sveicēji.
Tie bija individuālie sveicieni, kur jūs apsveicat. Bet parasti klases, kuras jau saprot to, ko nozīmē pabeigt skolu, vai vismaz gatavoties beigt, un tas ir tā sākot ar 5. un 6. klasi, tie arī vienmēr atrod kādu vārdu, vai dzejoli, vai dziesmu, ko veltīt beidzējiem. Un tā pirmie savu sveicienu saka 6. klase. Lūdzu. Klase. Lūdzu. Pierādīt savu drosmi un kolektīvo garu, tad, lai jūs tas viss piepildīsies.
izdotajiem eksāmenu noteikumiem. Klausieties uzmanīgi, jo mēs pārbaudīsim, kā esat klausījušies. Tātad pirms eksāmena jāmēģina uzpirkt eksāmenu vadītājs, skolotājs, izsekot tām komponentus vai arī dāvājot puķes, uzrokot mazdārziņus un tā tālāk. Naktī pirms eksāmena gulēt uz mītas pilna, zem kura palikt attiecīgā mācību. Eksāmena rītā no gultas jāizkāp ar labo kāju. Rokastīs apēst kāpurīt melnās šokolādes, puskilogramu biezpienu un 300 gramu zivju. Visus eksāmenam nepieciešamos palīgu materiālus novietot skolas toaletē, mazāk redzamās vietās. Eksāmena laikā eksāmena telpā galdi jānovietā cits no cita tādā attālumā, lai izglītojumie labi varētu atskatīt cita izglītojumā darbu. Pie galdiem izglītojumie sēž strādā secībā. Izglītojamais ar labām sekmēm, mazāk sekmīgs un tā tālāk. Šis ir tas zīmīgais gads, kad mēs 9. un jūs 12. esam vienādā situācijā. Arī mums būs jāliek eksāmeni. Mūsu klase devās labākās eksāmenu gatavošanās receptes meklējumos. Un tā arī mēs atradām dažus nozīmīgus likumus, kas 100% palīdz nolikt eksāmenus. Tiesa 8. jau kaut ko iesāk, bet mēs esam nedaudz tuvāk patiesību. Pirmais. Katru rītu augstā dušā 1 minūti, lai kārtīgi pamostos, tikai tik tālu, lai nesaslimtu. Pēc dušas aprāpot apkārt istabai 3 reizes. Trešais. Mācīties tikai tad, kad ģimene guļ, vai arī mācīties svaigā gaisā ārpus mājas. Pagatavot vakariņas saviem ģimenes locekļiem vismaz 2 reizes nedēļā. Pastāv tāds teiciens, dejošana atslābina. Tātad katru vakaru kārtīgi izdejoties. Saucēt skolotāju. Nervu mikstūra, neiespringt tik tālu, lai jums un skolotājai būtu jādzēr nervu. Kas tas tāds nervu mikstūra, vai ne? Mūsu klases 8 dižākie prāti sagatavoja šo brīnišķo maisījumu, kas 100% palīdz nolikt eksāmeni. Saturu mēs jums labāk neatklāsim. Toties lietošanai pirms katra eksāmena 2 pilienes. Kāpēc tik maz? Tādēļ, ka var izraisīt atkarību. Mīļie 12. Mēs jums esam sagatavojuši kādu nāsaidu un jauku dāvanu. Tad pirms jūs viņu atklāsiet, jums būs kārtīgi jāiepazīstas ar šiem noteikumiem, kas ir šajā rullītī. Ja jūs viņus ievērosiet, tad viss notiks bez starpgadījumiem. Protams, kā jau visi pārējie, vēlamies jums novēlēt veiksmi un izturību atlikušajā mācību gadā, kā arī eksāmenās. Labvakar! Labvakar visi klātesošie un, protams, 12. klase. Mēs esam 11. klases pārstāvi. Un es gādu nerunāšu, bet mēs reiz ķersimies pie lietas. Tāpēc lūdzu priecāties visi kājās. Tāpēc nostājamies tādā atlītī. Mēs iziesim tā otrai. Kur es ceru, ka jūs izzināt, viņiem nosaukums ir kas dārzā? Visi ir tā, kur rotāji, viņiem nezina neviens. Nezina? Tad tu būs īpašais. Skolotāji arī droši nāk pievienoties, kas skolotāji. Nāciet. Un jā, tad kurš no jūs vēl ir pats jaunākais? Tas ir Maigomīts, pats jaunākais. Visos viņus ir kāds tādā rokā, jo ne? Tev uz vidu Maigomīts jāstāvī. Un jā, jūs arī protams, paši dziediet. Vienkārši tie, kas ir viņi jāpacien uz rīta, tad pats savā ap sevi rotē. Jā, un vienkārši dziedam dziesmu kazdārzā. Un visiem jādzied. Kazdārzā, pēciem plašu dārziņā, kazdārzā, kazdārzā. Skatījā ejā dziedāt šo līdzi. Dārziņā, ložņā, brīd. Sāc ložņā. Zāriem, cauzā.
Čapanietis. Visiem. Tie, kas ir atcerējušies, tad ir februāra 1. sestdiena, tie, kas ir turējuši godā šo tradīciju, un tie, kuri sevi pieskaita un atceras vienmēr kā Alstundas vidusskolas absolventus. Un mēs arī tādi esam. Nu, un tagad mēs pārbaudīsim drusku visu laiku, jums te viss tāds labs vēlējums. Sākam, mēs drusku pārbaudīsim, ko tad jūs galu galā esat iemācījušies, un ko tad jūs līdz šim brīdim zinat, un jā, arī nezināt, tad var arī uzlūgt. Nu, kurā gadā tad mēs bijām 11. klase? Mēs. Aha, iekrītam. Taisnība. Labi. Tā. Nu, jūs esiet 8. Tad nākošais uzdevums jums ir mēģināt izrēķināt, cik tad bijām mēs. Mēs bijām 3 reizes vairāk nekā jūs. 24? Jā. Taisnība. Labi. Varbūt, ka jūs varat, kaut kā atcerēties, zināt, vai varbūt kaut kur ir dzirdēts, kas bija mūsu klases audzinātājiem. Laidīsim viņus uz to eksāmenu būšanu? Jā. Laidīsim, jā? Jā, pulci būs šādā izskatā ar jūsu vidusskolas beigšanu datumu, un ar to, ka šis mums ir jubilejas 40. žetonu vakars. Lai jums veicas, un lai mums visiem šovakar labi un jauki mūsu skolas sajietā. Paldies visiem par apsveikumiem, un priecāsimies jūs redzēt pēc īsāka mirklīša mūsu 2. daļā. Tagad mēs fotogrāfēsimies, un skolotāji mums neizklīst. Lūk, ko vēl es jums gribēju teikt. Nu jau kā
protu uztvert siltos un augstos viļņus, kas no dvēselēm plūst. Nu jau es zinu, ka guvums bieži zaudējams. To nekad nevar pateikt, kādā izskatā nelaime atnāks pie mums. Kad mums skolā par bērniem runāja, tos par baltiem sauca un nepieminēja melnumus daudzos. Vai tas pats nenotiek tagad ar mūsu bērniem? Cik mierīgi un jauki. Ne zirkšņu, ne pērkona dunas. Un visi tik mīļi un pieklājīgi. Un visi tik sirsnīgi runā. It kā gluži netīšām par zeltu sāk godāt misiju. Es zinu, tas ir aplami, es jūtu, sāk iet greizi. Bet kāpēc jau? Mieru, lai jau, lai. Ne pirmā, ne pēdējā reize. Cik sirsnīgi un jauki. Vienas asas mailes. Nevienā trakā, kas teiktu, redzējis karali Kailu. Kas tu esi? Man vēji vaicā. Un ko tu šai pasaulē dari? Dodiet man laiku, lai padomāt var. Jā, ko tad īsti es daru? Audzinu, loloju, mācu, slavēju, rāju. Un vēl? Piekopju, slauku, mazgāju, gludinu, vāru. Un vēl? Izsvaigos, izdalos, izniekojos 1000 sikumos sikos. Iespīdas pļavā jāņkārpiņi un atkal man dienas žēl. Iztek caur dzīslām dzīve, kā klepsidru otrais, vairs nepielē to. Tik ļoti viss nevajadzīgais man vajadzīgs. Neprotu aizsviet
mīļākais solīt. Tā garšo uzdāvināt. Brīnišķīgi. Vēl viņš man solīja uz Havaju salām aizvest. Brīnišķīgi. Vēl viņš man solīja tādu BMW uzdāvināt. Brīnišķīgi. Bet jā, nu tad zin, kā tev... Lieliski! Pa šo laiku izgāju labas uzvedības kursus un vārdu nebuldi vietā iemācījos teikt brīnišķīgi. Ko tu tur dari? Vakar biju kāds ārstam. Ko tad viņš tev teica? Viņš teica, lai es iemācoties alfabētu. Bet klausies, kā tev liekas? Kāpēc helikopterim ir tik liels propellers? Tas taču ir ventilators. Tas nepieciešams, lai pilots nesasvīst. Ko tu moki? Nu nopietni, es vienreiz redzēju, kā propellers pārstāja griezties nolaišot. Un tev vajadzēja redzēt, kā pilots uzreiz nosvītā. Čumī, tu zināji, ka šādas jacīņas modīšanai šāds, ja? Vajag veselas 3 aitas. Pat tiešām es nemaz nezināju, ka aitas prot adīt. Ir gan tie vīrieši briesmoņi. Es jau no 6 te gaidu savu vīru. Viņa kā nav tā nav. Un cikos te jūs norunājāt uz tikšanos? Nu, 5. Atšķirīgi! Pēc pusdienām absolūti neko negribētu darīt. Bet pirms pusdienām Nespēju neko iesākt. Briesmīgi gribējās ēst. ir tāds utāns aizpūris, esmu aprecējis. Bet tiešām tā ir taisnība. Lai te dzīvai nebūtu, jā, mājās ir sakrājušās tik daudz ventīgo traukaut, ka nemaz tik nekas neatliek. Kāpēc tu vairs kāds jūtu nespēlē? Vai tu spēlētu ar cilvēku, kurš nepārtraukti krāpē? Protams, ka nē. Reiz Jūris arī nespēlē. Vai zini, es izdomāju metodu, kā kļūt bagātāk. Es zinu, bet tu no manis aizņēmies. Vai tad tava tev ir liela pļāca? Tu neticēsi, bet kad mēs bijām aplinājumi pie jūras, viņai pat mēli iedeg. Sieva bērniem laukiem atpūsties aizbrauc, tad mājās pats vecpošojos. Kā tu vecpošoji? Nu, diezgan labi, visāds tāds sacījums labums esmu atklājis. O, kāds? Nu, piemēram, ja man būs izveidot pilna retīriem traukiem, un vajag ūdens teikāmē, baigām ūdeni pannu. Vai, kā tad tas notiek? Elementāri, 3 pannas ar ūdeni teikāmē pilnu. Nesen uzrādās veca brūte. Tā nu mēs pa gultu veselu nedēļu vienu. Kuram no brūtēm tad tā bija? Nu gripa. Un kā pēc vai skaitas sievietes arī šiem? Jā, bija 90, 70, 90. Un tu jau kā liels kopums droši vien ņemi tās pa 60. Bet, protams. Vakarā mežā sievas mātei 3 spaiņas uz sēnēm pilsī. Trakai. Uņa, nu tumsā nepamanīja. Tur bija arī indīgas. Ko nozīmē uņānu? Ziniet, manai sievai ir zelta rokas. Ja sasitīšu tasīt, viņa tās salīmēs, ka pat neizskatīsies, ka tā būtu saplēs. Bet es vakar bikses saplēs. Mans sieviņas tāds sašuļ, ka nevar pateikt, ka bijušas saplēs. Mana sieva vakar man izmazgāja kreklu paskatieties paši, it kā nemaz nebūtu mazgājis. O, meitenīt, kā jūs sauc? Vaiga. Vai jūs ir savu telefonu? Es students. Esmu gan. Dzīvo tikai no stipendijas. Tā sanāk. Pieļaujas seksu tikai pēc kāzām. Nav problēma, kad iziesi pie vīra, zvani. Saulīt? Jā, Saķi. Svētījumā uztais man uz brokastis. Protams, Lācī. Paldies, tu caur. Nav neko tīķeri. Es tev mīlu, manuprāt. Es tev arī Saķi. Klau, tu neatceries, kā man sauc. Ne mūžam runču.
mobilā zvanu. Labdien! Diena. Es gribētu ierakstīties pie ģimenes ārsta. Jā, protams, bet mēs jūs varēsim pieņemt tikai pēc kādām 3 nedēļām. Ak, kungs, pa to laiks taču varu nomirt. Nav problēmas, ja kāds no piederīgiem pasūtīs un pabrīdinās, mēs varam arī pierakstu atcelt. Tā, cienītais, mēs te paskaties otrreiz jūs rentgenu secinājumus, ka notikusi ļoti liela kļūda. Tiešām, bēļi, doktor. Daudz sliktāk, daudz sliktāk. Ak, kungs. Jūs esat te nepareizā ģimenes ārstu pierakstījies. Doktor, jūs tiešām esat pārliecināts, ka mana grūtniecība ilgas 23. nevis 27. nedēļu? Esmu absolūti pārliecināts. Ārprāts, es taču neaprecēju īsto. Sagatavojiet savu vīru vissmagākajam. Ak, Dievs, doktor, vai viņš mirs? Nē, bet viņš vairs nedrīksties aldzēt. Doktor, man katru nakti rādās viens un tāds pats mums. Es grūžu tās durvis vaļā, bet kā nevarētu, tā nevarētu. Vai uz durvīm nekas nav rakstīts? Jā, vilks! Doktor, man pa naktī krokodili klepo. Bet tā jau pie vetārsta jāiet. Doktor, rīkti sāk ceļās. Vai jūs gadījumā uz trompetes spēlējāt? Spēlēja gan. Spēlēja balodī, kas no tā būs? Ja gribat savus pārēt, būs jāpārtrauc spēlēt. Pagaidiet, doktor, bet tam taču nav nekādas saistības. Kā nav saistības? Bet taču labāks, bet taču doktors ir. Kāda tur var būt saistība? Patiesībā nekāda saistība nav, vienkārši šis tieks ir mans kaimiņš. Mīļie ļaudis, mācieties pasmaidīt un pasmieties par sevi, jo savādāk to darīs citi. Atcerieties, smieklīgu dziedināšanu jūsu dvēselē no tā, tie ļauj jums paskatīties uz nelaimi no citas puses. Smiekli ir kā brīnumzālīte, kas atveldzē jūsu sirdi un dvēseli. Smējieties no sirds līdz asarām, jo tikai mums, cilvēkiem, ir dota šī vienīgā iespēja smieties. Un latvieši taču arī dzied.